kaķis man pārskrēja pāri ceļam. Tas ir uz izdošanos. Un uz satikšanos. Esmu ceļā uz Lingošpusi, Liepupes pagastu, kur 3 km no jūras, mājās ar nosaukumu Brieži, pateicoties Uljānovu ģimenei, atzimšanu piedzīvojusi veca kūts. Ej, Normand, čau! Briežu alejas ceļa galā satiekos ar būvinženieri Normandu Tirānu, kurš būs šīs reizes eksperts. Ko mēs redzam? Vecā māja. Bet veco māju mēs šodien nepaprēsim. Mēs galvenokārt uzmanību pievērsīsim kūtī. Normands Tirāns, inženierzinātņu doktors, certificēts būvkonstruktors projektēšanas birojā IK Kurbats. Projektējis būvkonstrukcijas augstceltņu kompleksam Zunda Towers, Zeimuļs, Egziberī starptautiskajai skolai Piņķos, Hanzas perons. Projektējis sarežģītiem rekonstrukcijas projektiem. Vairāk kā 10 gadu māca būvmehāniku RTU studentiem. Darbojas būvprojektu un būvju konkursu žūrijās. Kā būvinženieris, kā tu skaties uz kūti, domzīme, dzīvojamā māja? Viena kārtīga vidzemnieku tradīcijā būvēta būve. Varam redzēt vecos mūrus, augstāk. Izskatās viss pilnīgi jauds. Varbūt jājautā saimniekiem. Tas tā ir laba ideja. Mājas saimnieki, čau! Prieks mūsu mājās. Sveiki! Sveiki! Čau! Mums iekrita acī mazais skurstenīti. Ir īsts? Viņš ir īsts, bet es domāju, ka ir jāienāk iekšā iekštelpās, vai jūs saprast, kāpēc tik mazs skurstenīts uz tik lielu ēku. Tad Rāda, kā izstās no iekšiņa. Ulala! No šitās puses vēl labāk. Es tev saku, kā ir. Laipiņas uzlikts uz tērauda vai uz betona pamatiņiem, nenopūs. Daudz, kur cilvēki mēdz vienkārši sadzīt mietus zemē un uz tiem mietiem uzlikt laipas. Pēc tam tie mieti nopūst. Ilgmūžība. Jo koks jau nemīl, teiksim, zemīti, vai ne? Ja koks, kas ir uz zemes, viņš var būt impregnēts jebko. Viņš vienalga, viņam nebūs tā ilgmūžība. Teiksim, viņš tātad man uz pāļiem smuku uztaisīts. Apakšā vējojās. Viņš vējojās, būtiski viņam jāstāv gadu desmitiem. Prieks redzēt, kā ar tādu pamatīgumu tas ir izdarīts, jā. Skursteņu mūrējums rāda, ka ir oriģināls. Skurstenīts arī ir oriģinālais, jā. Jā, bet skurstenīts ir vēl ar vienu funkcionējošs. Jā. Briežu kūts ar visu skursteni te bija arī 2015. gadā, kad te sāka saimniekot Uljānovu 2 paudzes. Vecāki Vanda un Aivars kopā ar jaunāko dēlu Tomu un viņa sievu Ilonu. Limbažos izaugušais videooperators Toms burtiski pierunāja vecākus skatīties lauku māju virzienā. Man bija 26 gadi, kad es izdomāju, kad vecākiem teikt, hei, mamma, papa, nopērkam laukus. Viņi skatās uz manīm tādu, pusķertu. Sākuma doma bija Cēs rajons. Bet neko tādu atbilstoši tur nevarējām piemeklēt. Un tad vīra māsa ieteica šo māju, kad tirzniecībā ir ielikt. Mēs atbraucam šeit, jā, ir veca māja, ir veca kūts, viss ir vecs, aizaudzis. Pirmo reizi, kā braucām iekšā, kā es ieraudzīju to aleju, neatbraucot līdz mājai, es sapratu, ka visi šeit būšu, jo tā aleja man uzrunāja, man paņēma. Uljānovai bez šaubīšanās bija skaidrs, ka 8 hektāru lielā īpašuma sakopšana sāksies tieši ar kūti. Godīgi tur viss bija slikti. Jā, tā kā gan mūris, jo kūts ir celt divos kaut kādos ne gadsimtos, bet gadu skaitļos. Viens ir 30. gados, otrs 70. gados piebūvi, jā. Bet tā bija vienlīdz nolaista, teiksim tā. Un tad tev ir jāsaprot kā jaunam saimniekam, vai tu gribi ar to cīnīties vai nē. Tom tētis, nebūdams celtnieks 8 gadu laikā realizējis dēla idejas, tieši tāpēc tēta Aivara ģimenei sauc par zelta rokām. Oho!
Un te mums ir zelta rokas. Čau! Es stādījos priekšā, principā, kas šeit jāieliek, kāds darbs. Tas nav pa jokam. Neticēsiet, bet pirmā telpa, ko 155 kvadrātmetru lielajā kūtī izbūvēja, bija pirts. Mēs dzīvojam Limbažos 2 stāv dzīvoklī, un mums bija piekdienās vīriešu pirts Limbažos, kur visi džeki iet, visi no Limbažiem iet uz pirtu Limbažos, un sestdienās iet sievietes. Piekdienās iet vīrieši, sestdienās sievietes. Es pirti eju no 3 gadu vecuma. Lai cik dīvaini neizklausītos, mēs nesākam no mājas, bet sākam no pirtiņas. Tas arī bija pirmais. Pirmais, ko būvējām, tā bija pirtiņa. Nopērkam tagad dāču, forši baigi stilīgi, tā kā padzīvot laukos, kad nopļaut zāli, tam līdzīgi, bet bāds gribās savu pirti. Tas bija pirmais. Tā jēkā nebija ne elektrība, ne ūdens, nekā. Mēs izdomājām, hei, šeit, vecajā vistu kūtī, būs pirts. Lūdzu. Pirti mēs taisījām bez zināšanām, priekšzināšanām. Tagad jau, kad darbojies kā pirtnieks, jā, tad tu saproti, ka tev nav tie standarti, nav tie augstumi, kas ir vajadzīgi, tur visi garām pilnīgi. Tomēr tieši šai telpā Vanda kā pirtniece aicina ar pamatīgu lepnumu. Nu, tad nākat iekšā manā valstībā. Sveika, pirtiņa! Jā, pirtiņa jāsasveicinās. Ar lodziņu, brīnišķīgi! Pagaiet, šeit tas bija kods? Jā, bet loks bija jau. No jā, jau lokiem jau jāskatās ārā. Jākontrolē. Tas ir forši, ka viņš ir liels. Tev kā profiņam, kā tas ir vispār? Cilvēkam ir ienākusies kūtiņa, īpašumā viņš ir pirti. Cik tas ir reāli? Pirti jau pat pagrabā var iebūvēt, tikai būs grūtības ar to veidināšanas nodrošināšanu, ar visu to žāvēšanu, ar gaisa pieplūdēm. Es domāju, ka šeit ir lieliski pieplūda pa apakšu, pa lodziņu. Izmazgā sakopī slāviņu, attais logu vaļā un durs un skursteni, un tas ir pusstundas laikā izžūst. Tas ir rādītājs. Ir ļoti svarīgi pirtī šo te noplūdu organizēt no apakšas, nevis no augšas, kā bieži vien kļūdaini mēdz pirtīs izbūvēt. Vienkārši tad, ja mēs sākam laist gaisu prom no augšas, tad, augšā ir tas karstais gaiss, ko mēs vienkārši ņemam un izlaižam ārā. Šitā lāva ir taisīta 7 gadu atpakaļ, nav mainīta. Pārsvarā jau pirtniekiem tās lāvas ļoti ātri nopūst, bet šitā turās. Tas jau arī apstiprināts, ka te viss strādā. Tas ir 7 gadi, jā. Lāvas telpa bija viens liels kompromiss. Tā godīgi sakot, tā paskatās atpakaļ. Jo pēkšņi izdomāja viens cilvēks, ka lielo krāsni jaucam nost, būs tikai mazā stundas, ko var uzkurināt stundas pusotras laikā. Es vienkārši pagriezus un izgāju ārā. Jo man tas nelikās pieņemami. Tāda krāsna tagad jaukt nost. Jo mums ir pusmelnā krāsnes, kurā ir tonna akmeņi. Var arī parādīt, ka tonna ir akmeņi iekšā. Šo krāsnu vajag 2 dienas kurināt, lai viņi dabūtu ieskrieties. Uz ātro to maziņo, ja? Un uz ātro ir maziņo. Jā. Bet toties viņi 2 dienas izkurinās, šodien pērsieties un vēl rītā visu dienu. Tā kā viņi ieskrējusies, tā kā vilciens neapstāsies. Tā viņi nevar apstāties, jā. Un gariņš ir mīlīgs, maigs, pavisam savādāks nekā tai. Pirtī šobrīd ir gan vecā mantotā kūtskrāsnes, gan jaunā mazā. Ar tās gariņas, starp citu, saimniece sola man iepazīstināt jau pēc brīža. Tad arī uzzināsim, par ko bija lielākie strīdi atjaunojot briežu kūti. Tad tur gāja augstos toņos. Un kāda ir labākā metode ķirmju likvidēšanai? Zini? Viņi tur nav. Te Liepupes pagastā Briežos saimnieko Uļjānu. Viņi 8 hektāru lielajā īpašumā goda vietā likuši kūtu. Bet tās atjaunošana sāk ar pirti. Protams, ka es gribēju foršas biezas, koka durvis ar koka rokturīti, smuku kaut kādu līku jau bija iztēlojusies, bet,
Kategoriski no malas man te viens biedrs iebilda, vajag stilīgu stikla durvis. Man pašam ir divas pirts, vienā ir koka durvis un otrā ir stikla durvis tajā jaunākajā. Ir ļoti grūti uztaisīt koka durvis, kuras spēs turēt šo te karstumu un šo te visu pirts apstākļus. Dubults neplīst. Jā. Es no apakšas lieku rāmī, visu to rāmi ar stikla durvīm, un Toms viņu lēnām ceļ augšā. Un vienā brīdī tāds tikai plīsiens, un tu jūt, ka pār galvu tev stikla krusts nobirst. Mēs liekam tad ar sens divatā durvis. Viņas vienkārši izšķīst mūsu rokās. Lai tajā brīdī mēs lamātos un ārdītos viens uz otru. Es viņu tā paskatos ar dzirdomīgu skatienu. Viņš uz manīm, un es izēju ārā. Es aiznesu siltumu prom, tam līdzīgi. Es saku, hei, tas ir stilīgi, papildus gaisma, blā, blā, blā. Mēs ielikām vēl viens durvis. Ja senajiem latviešiem būtu bijušas normāls stikla plāksnes, viņi arī būtu likuši stikla durvis. Šķiet, teju katrām durvīm šajā mājā ir savs īpašais stāsts. Arī autentiskajām kūdas durvīm, kas ķirmi dēļ Aivaram lika krietni padarboties. Klausies, ja katram ķirmītim jāsvin dzimšanas diena, tad katru dienu svētki. Gandrīz tā izdāk, jo durvis ir oriģinālās. Tāds kāds kūtiņai durvis bijušas. Tā ir autentiskās durvis, tās ķirmi sagraustās. Viņas manā vērtējumā viņas diezgan briesmīgas, jo žurka izgraust caurumu, ķirmi un viss tās eņģes. Bet viņas funkcionē, savu darbiņu darīt kā. Ne, bet ķirmīši jau to savu ballīti ir beiguši, es pieņemu. Jūs neesat dzirdējuši viņas. Viņas tika ar vispirms divu veidu drāžu birstīm pucētas, tad ar neilonu birstu viņas izpucētas līdz šķiedrai, un tad ar lino daru tik vairāk kārtīgi darots. Ļoti labi, ka viņiem ir izdevies tikt no ķirmīšiem vaļā, jo tas ir tas pats bīstamākais un pats postošākais šādās vecās ēkās. Zini? Viņi tur nav. Ķirmi nedzirdu. Toties dzirdu klavierus, ko dzīvojamā istabā spēlē Toms. Kurš ir dizainers? Toms ir dizainers. Vai citi? Tev ir dabas dots. Sienai šī ir trešā krāsa melnā. Kā man nonāca līdz... Tā ir oriģinālā krāsa, kā ir saimnieki būvējuši. Protams, tas ir ķieģelīts. Viņš bija tajā laikā apmests ar kaut ko, un tas ķieģelīts tā pa pusē spīdēja ārā. Tad mēs visi nokalām nost, un ir tāds tumšs, sarkans, klasisks ķieģelīts. Un vēl pēc tam trakākais, ka viņš ir uz bada kantes. Tas nozīmē, ka ķieģeļi tiek likti nevis plakaniski, kā parasti viņus mūrē, bet viņi tiek likti uz kantes, un tādā veidā var uzbūvēt augstāku sienu ar mazāku skaitu ķieģeļiem. Mēs viņu tēt nokaļam, viņš ir tāds riebīgs sarkans. Jā. Un tu mēģini kaut ko izdomāt klāt, un nekas neiet. Pasaki, iepriekšējais bija balts? Nē. Pirmais ir sarkans. Es saprotu, pirmā krāsa ir balts, jā? Jā, malcam balts. Mēs nokrāsam tagad šīs ir divas sienas baltas. Liekas uzreiz gaišāk, jo redz, telpā ir ļoti maziņu odziņu. Šis loks vispār nebija. To mēs uztaisījām no nulles, tur bija siena. Tad ir baigā āla. Jā, jo bija ļoti tumšs. Ok, labi, ieliekam baltu, vai ir gaišāks viss. Skatāmies tas balts un tāds, nē. Es senčiem pēdējā brīdī saku, tā ir melna. Tā kā Aivars sāka pirmos vilcienus taisīt, es zvanīju uzreiz Tomam, uz viņam saku, stop,
zvanu uz Rīgas, klausies, tas kaut kāds ārprāts. Briesmīgi izskatās, tu trakses, ko tu dari? Tu paskaties, tā kā vajag. Tik labi, vienkārši saka, nē, davai, maucam līdz galam. Aivars tas vispār, viņš saka, tur melns, tas ir ārprāts, viņš it kā pats ir nokrāsojis, jā, to izdarījis, bet, viņam iekšā tur negribējās iet. Es nekad nevaru pārdot savu ideju vecākiem. Tā ir paudžu tā, Katrai paudzei. Jā. Un tad tā sadursme notiek, un es sadursmē saka, melns ir ritīgi labs, viņi saka, nē. Un tad, kad atbrauc citi un citas paudzes, un tad viņi dzird arī no citiem, ne tikai no manis, jo es neesmu viņiem objektīvs. Tā kā būsim reāli. Un skats, īstenībā jau ir diezgan labi. Es saku, to nevar izstāstīt, kas man pa šoku bija. Un tad, kad jau nokrāsoja, kad viss apžūva, ka viņa palika matēta, tad apradu. Paudžu domstarpības briežkūts atjaunošanā bijis attiecību pārbaudījums, bet izdevies strīdēties nesastrīdoties. Ir bijis tā, ka durvis saisita, tā, ka nerunā pusotru nedēļu. Jebkurš strīds, vienmēr mēs nonākam pie tā kopējā rezultāta, jo, ja tā nebūtu, tad arī te nekas nebūtu, iesaistos mašīnā un aizbraukt. Strīdos dzimst patiesība. Jā. Man laikam vairāk patīk tā dažādība, kad ir tiešām tā dažādība, un tas ir atspoguļo, man liekas, to Toma raksturu un būtību. Bijuši mirkļi, kad Toms ļāvis vaļu tēta radošajām izpausmēm. Tā briežkūts tika pie izcilām notekām. Tāda mode un tam līdzīgi, tās ķēdes jau ir sen. Bet mums ir principā uztaisīts tā, ka šis milzīgais jumts notek nevis uz 4 pusēm, bet 2. Mēs uzlikām ķēdes, vai viņām tek, nesašķaida ūdeni, neizdara zālei pāri un tādā garā. Aivars, tas pats ar zelta rokām. Gudra ziņa nopircis plasmasas ķēdes. Kas ir vēl dārgāks par metāla ķēdēm, viņš saka, bet, lai būtu vieglāk, kad sāk salt, kad ir ziema, lai atvieglot svaru. Viņas vienkārši tek smuki nost. Ja mēs tur uzliktu tādu reinstalu, es nezinu, cik tas izskatītos pievilcīgi vizuāli. Tīrs dizains. Plasmas ķēde. Varēja arī dzelzs. Varēja metāli, bet konstrukcija jau diezgan būtu ļoti smagnēja. Tādā veidā. Viņa izskatās smaga, bet viņa viegla. Nē, tas tāds labs lauciniecisks piesitiens. Nevis notekt cauruli laist uz leju, bet tas lietas ūdens, kas savācās notekt caurulē visā garumā. Galā viņš nevis pil, bet viņš notek pa ķēdi. Man liekas, ka tas ir viens no tādiem vienkāršākajiem un lētākajiem veidiem, kā noorganizēt, ka lietas ūdens savācās kopā un neiet pa visu teritoriju, bet tiek novadīts koncentrēti. Darbs plecu pie pleca, ģimenes jauda, spēks un ēkas sarūpētie pārsteigumi sastapās arī remontējot govju kūts daļu. Šeit vēl nebija betona grīda. Mums atbrauc traktorists, vai izrakt to veco zemīti ārā un tam līdzīgi. Viņš vai iebrauc pa šiem vārtiem, viņam pašam jāizrok metru dziļumā, viņš ar to traktoru var iebraukt šeit. Domājam, izraksim zemi, un viņš sāk rakt un un kādu koku sāk nākt ārā, koki nāk ārā, koki. Beigās ir tā, ka tur dzīvoja stūrītī gotiņas, ir viena grīda. Tā grīda paliek veca, bet cilvēki viņu neņem nost. Viņi uzliek jaunu. Es gribu tikai piebilst, ka saviem spēkiem tiešām izcils rezultāts. Paldies! Šausmīgi liels paldies jāsaka dēlu draugiem, ja? Jo bez viņa atbalsta baigi grūti būt. Renovētā govju kūts daļa, kas tagad ir Briežu lielā zāle, uz laikiem paliks Uļānova atmiņās, tāpēc, ka šovasar te Toms ar Ilonu
svinēja kāzas. Pēckāzu garša gaisā. Ir gan, jā, pirms 2 mēnešiem šeit bija manas kāzas. Tiesībā, tā kā, jā, sanāca kļūt pa vīri. Kā es vienmēr saku, Piejūra, tā ir man tā laimīgā vieta, tā miera osta mani, un tad man liekas, ka Toms man ļoti uzpirka ar to, ka šeit ir tas jūras tuvums un pirts, es nezinu, dīķis, atpūta, miers, daba, viss tas kaut kā man vienmēr bijis pašai ļoti, ļoti tuvs sirdī, un tāpēc, manuprāt, jā, tur nebija ilgi jādomā, lai pateikt jā šim visam. Te ir palikuši galdi jau ir sen celt. Arī, starp citu, šis cilvēks šos galdus pats ir būvējis savām rociņām. Mēs paši dekorējām. Šie te glimuši vāki ir nākuši no Portugāles. Sieva dzīvoja gadu Portugālē, šie ir salasīti pie okeāna, tie visi ir īsti. Es nezinu vispār, vai ir legāli viņus vest uz Latviju. Mēs tur skatījāmies, bet varētu būt, ka varēja atvest. Tik daudz var. Jā. Gaismiņas mums arī bija. Principā, patiesībā šo kūci, šo daļu mēs tīrījām un taisījām jau kaut kādā 17. gadā. Arī kaut kādiem pasākumiem, tā kā, saviem pasākumiem. 1817. 2017. jā. Un tad jau tā iestrāde bija un vajadzēja mazliet uzfrišināt. Tad jau nāca jums jaunais un tad jau tā tas arī šeit izskatās. Galvenā pievienotā vērtība jau ir, kad ir izdevies šo te mūri ļoti veiksmīgi atrestaurēt un priekš cilvēkiem, kas to dara pirmo reizi, rezultāts ir ļoti labs. Tu vienmēr atceries, kā bija, kā izskatījās, jā. Es vienmēr ieraugu to tumšo sienu, jo zinu, kāda viņa bija balta tēka, paskatos uz jumtu. Tas vairs nav tas pussalauztais šīfers, un es saku, tas viss kopā, tas darbs. Viņš tā kā mākslas darbs, man tā kā glezne ir. Tev ir bijis kaut kas ļoti, ļoti maz. Tā kā, ka tu nevari atplest spārnus. Ja? Un tad tev ir parādās vietiņi, kur tu vari izplest spārnus. Mēs neesam šeit izdarījuši ļoti, ļoti daudz ko, kā vajadzētu pēc feng shui. Mēs esam ļoti daudz kur kļūdījušies, ja? Bet tā attieksme un tā vēlme ir izdarīt tā, vai būtu forši bijis. Un šeit mēs taisījām tā, kā mēs vēlētos. Man pašam priekškūtis saistās ar kompromisiem, neatlaidību un ģimenes spēku. Bet ciemošanās noslēgums ar Vandas pirts rituālu man ļauj pārējiem izbaudīt briežu pirtnieku meistarību. Kā no jauna piedzīves pēc pirts rituāla. Un man sirds gavilē par stipriem un krietniem Latvijas ļaudīm.